Paldies! Pirmkārt gribētu pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā, un manas šīs dienas prezentācijas tēma ir Eiropas digitālā programma. Šīs digitālās programmas stāv daudz dažādi jēdzieni, kā piemēram platjoslas internets un dažādi tehniskie jēdzieni, ar kuriem mēs saprotam pieslēgšanos internetam, un šīs nedēļas pasākumi lielā mērā ir pakārtoti digitālās programmas saturam. Gribētu jūs apsveikt ar veiksmīgu šīs te e-prasmju nedēļas novadīšanu. Jāsaka, ka jums ir ļoti veiksmīgi izdevies piesaistīt jaunas lietotājus un tāpat arī tātad panākt to, ka daudz cilvēki ir reģistrējušies. Un līdzīgs ir arī mūsu programmas moto, tātad katram eiropietim ir jābūt digitālajām prasmēm. Šo te moto ir noteikusi mūsu komisāre Krosas kundze, un tātad tā ir īpaša digitālā programma, kas ir vērsta uz digitālo prasmju veicināšanu. Un digitālās prasmes jau ir vajadzīgas jebkurā jomā, gan nodarbinātības jomā, tas arī, lai apkarotu nabadzību, lai uzlabotu vides aizsardzību, cīnītos ar klimata pārmaiņām. Un digitālā programma arī ir līdzvērtīga prioritāte un ir atzīta kā prioritāte augstākajā līmenī un iekļauta Eiropa 2020. gadā programmā. Tātad tā ir viena no 7 prioritātēm un pirmā prioritāte, kas ir jau realizācijas fāzē un kuras nosaukums tātad ir katrs eiropietis digitalizējās. Un tas jums ļaus saprast, tātad, ko mēs vēlamies panākt Eiropas kopējo pasākumu kontekstā. Tātad, kā jūs visi labi zināt, digitālā programma ir programma, kuras ietvaros mēs risinām daudz dažādas jautājumus. Pirmām kārtām, ja mēs vēlamies panākt to, ka mēs izveidojam digitālu Eiropu, ir jābūt tātad šim te ciklam, šai sistēmai, ar kuras iespēju tātad mēs pieskaņojam pieslēgšanās spējas, pieejas spējas un platjoslas internetu prasmēm un pārvēršot tās pakalpojumos, kas ir pieprasīti visiem nepieciešami. Mēs arvien vairāk un vairāk mūsdienās izmantojam internetu saziņai ar citiem individiem, tāpat arī, lai sazinātos ar valsts iestādēm, tāpat arī izmantojam izglītošanās nolūkā, tāpat arī veselības uzlabošanas nolūkā, un internets mums ir nepieciešams arī, lai atrastu labāku darbu. Atzīstot to, digitālajā programmā ir noteikti 7 pamatjautājumu bloki, kas sākas ar pamat nosacījumiem, kas mums ir nepieciešami, piemēram, bez robežu digitālais tirgus, kas būtu līdzīgs šiem vienotajiem tirgum, kas mums ir fiziskajā pasaulē, tāpat arī starpsavienojumu standarti, tātad šī tehniskā daļa, tātad, lai šie pakalpojumi, dažādi servisi varētu strādāt, savietojam savā starpā, lai šīs tehnoloģijas darbotos visā Eiropā, tāpēc arī drošība, protams, mums visus uztrauc kiberdrošība, interneta drošība, kas var savā ziņā arī apstādināt, teiksim, mūsu darbu, ja internetā kādas problēmas ir, bet tāpat laikā arī internets var būt pietiekami droša vieta, kur, teiksim, paveikt sev nepieciešama, tāpat tās arī īpaši ātri platjoslas pieslēgums ir nepieciešama, tad īpaši tās neko neteikšu, pētījumi un inovācijas. Mūsdienās šķiet, ka inovācijas ir tāds kā modes vārds, jo pētniecība un inovācija ir viens no pamatakmeņiem izaugsmes un nodarbinātības programmā Eiropas Savienībā, tāpēc tās arī digitālās prasmes un iemaņas, kas jau būtībā bija tātad tēma, kas tika risināts šīs te e-prasmu nedēļas ietvaros. Tāpat tās arī IKT, tātad pienesums sabiedrības attīstībā, tātad IKT var uzlabot gan transporta pakalpojums, tāpēc tas arī ļaut aizsargāt vidi, tātad ir mazāks videi un tā joprojām arī e-pārvaldība ir ietverta šajā programmā. Īsumā pastāstīšu tātad, kas ir paredzēts programmā, visu gan nestāstīšu, kas ir programmā, jo tas būtu pārāk gari. Atsevišķos jautājumos gan gribētu pakomentēt vairāk, tātad jautājumos, kurās tiek panāks diezgan labs progress. Tātad
Principā Eiropas Savienība šo te piekļuvas iespējas ir uzlabojusi pēdējos gados ļoti nozīmīgi. Mēs pieslēgumu skaita ziņā esam līderi pasaulē, bet mums ir nepieciešami vairāk pieslēgumu, jo tas rosa novatoriskumu un veicina nodarbinātību. Tātad mērķis ir panākt to, ka 2013. gadā mums ir 100% pārklājums, internetu pārklājums visā Eiropā, tas ir sasniedzams. Mērķis ļoti interesanti ir atzīmēt to, ka 2006. gadā, kad bijām Latvijā, kad bijām ministrijas organizētajā iekļaušanas konferencē, mēs definējām šos te mērķus attiecībā uz platjoslas interneta pieejamību, un šis bija viens no mērķiem, kas savulaik tika noteikts tā saucamajā Rīgas deklarācijā. Šis viens no mērķiem, kas faktiski jau ir sasniegts, un šis te platjoslas internets ir pieejams visā vietā. Un 2017. gadā mums būs pieejams Eiropā visur tātad platjoslas internets, bet mūsu mērķi ir tālijošāk. Mēs gribētu nodrošināt tātad šo te pieslēgumu ar ātrumu lielākā 30 megabiti sekundē un nodrošināt to, ka 50% ir pieejams pat par 100 megabitiem sekundē ātrāks internets pēc vai līdz 2020. gadam. Vēl viens jautājums, kas ir tūs manai sirdī un kas ir droši vien arī ļoti aktuāls jums un valsts sekretāra vietniecei, ir e-pārvaldība. Tātad ļoti svarīga daļa no pasākumiem, kas pēdējos gados ir realizēti Latvijā un kas tiks vēl realizēti nākotnē, ir vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka 50% no iedzīvotājiem izmanto e-pārvaldības pakalpojumus. 2015. gadā nodrošināt to, ka 80% no uzņēmumiem izmanto e-pārvaldes pakalpojumus, izmanto tātad šo te elektroniskos iepirkuma dokumentus, un tāpat tās arī mēs gribētu, lai cilvēki plašāk izmantotu šīs te e-izglītības iespējas un dotos izglītoties šajos jautājumos citur. Eiropā tāpat tās arī starpsavienojamības jautājumi, tātad, kas ir iekļauti e-pārvaldības rīcības plānā. Tas diezgan sarežģīts, visu to neskaidrošu, bet tātad svarīgākie bloki atkal. Pirmām kārtām tātad šī rīcības programma ir izstrādāta ļoti veiksmīgi, tātad pateicoties sadarbībai dažādu institūciju starpā visā Eiropas mērogā. Un tāpat tās arī otrām kārtām gribētu minēt to, ka visa šī programma rīcības plāns ir vērsts uz to, lai tātad nodrošinātu pieejams, viegli izmantojams pakalpojums, tātad, lai cilvēki saprastu, ka viņiem ir viegli, tātad šos te pakalpojumus izmantot, lai tie būtu skaidri saprotami, tā skat arī cilvēkiem ar dažādām īpašajām vajadzībām. Un e-pārvaldība tāpat tās arī dos dažādas priekšrocības uzņēmējiem. Uzņēmēji varēs arī tātad veikt savus iepirkumus, savu elektronisko sistēmu citviet Eiropā. Un efektivitāte un lietojamība, tātad no lietojamības viedokļa tātad ir iespējas ar e-pārvaldības sistēmām samazināt pārvaldības izdevumus. Un tāpat tās ir iespējams arī ieviest elektroniskās identifikācijas kartes visā Eiropas Savienībā. Un mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi sadarboties Eiropas mērogā šo jautājumu realizācijā, lai ir izveidotu vienotu digitālo Eiropu, tātad no e-pārvaldības viedokļa. Vēl viens svarīgi joma, kur gribētu pieminēt, pirms es pieķeršos iekļaušanas un e-prasmu jautājumiem, tātad es gribētu parunāt par veselīgas novadzošanās programmu. Tātad demografiskie apstākļi ir tādi, ka mūsu iedzīvotāji noveco. Mēs jau varam redzēt, ka atsevišķās valstīs tātad pietrūks jau veselības aprūpas speciālistu. Tātad ir ļoti daudz iedzīvotāju, kur ir pārsnieguši 65 gadu vecumu, un līdz ar to viņu aprūpas izmaksas ļoti strauji auga. Līdz ar to tas nozīmē, ka mēs nepietiekami izmantojam, varbūt neatzīstam pietiekami lielā mērā to, kādu pienesumu šie pensionāri var dot sabiedriskajām norisēm un sabiedrībai kopumā. Un šo pensionāru, jeb senioru, tātad e-prasmi paaugstināšana ir ļoti svarīga un atzīstama. Tātad tas, ko jūs veicat. Lai cīnītos ar šo novecošanas problēmu, mēs tātad gribam piedāvāt 3 lietas, tātad labākus dzīves apstākļus, otrām kārtām samazināt veselības aprūpas un sociālās aprūpas izmaksas, tātad visiem iedzīvotājiem. Tas mums ir jādara, jo pretējā gadījumā mums sociālais budžets pārplīsīs, ja tā var teikt. Un tāpēc mums ir nepieciešams arī izveidot veiksmīgus uzņēmumus, tātad, kas arī tāpatās iesaistās šī veselīgā dzīvesveida popularizēšana. Kā redzat, tad Eiropa ir līderis šajos jautājumos. Tagad
pievērsīšos digitālās iekļaušanas jautājumiem. Tātad mērķis ir sekojošs. Mēs gribam samazināt vismaz par 50% to cilvēku skaitu, kas nekad nav izmantojuši internetu. Tātad mērķis tiks panāks līdz 2015. gadam. Tāpēc arī mēs gribētu nopietni palielināt tātad cilvēku ar īpašām vajadzībām internetu izmantošanas rādītājs no 41 uz 60%. Un tas jau ļaus mums pietuvināties pie 75% kopējā interneta izmantojuma, ko mēs tātad attiecinām uz visu sabiedrību. Un tāpēc mēs arī sagaidām, tātad, ka mēs samazināsim to cilvēku skaitu, kas neizmantos internetu, gribētu to samazināt arī par 50% no 30 uz 15. Un mums ir paredzēta tātad e-prasmju apmācības, tāpat tās kā parastiem iedzīvotājiem, tā arī tātad profesionāļiem. Tātad šeit ir mums vidējais līmenis šajā grafikā, un tātad šī te pārtrauktā līnija norāda, kurā atrodas tātad iedzīvotāji, kuriem ir problemātiska piekļuve internetam. Un tātad 2008. gada rādītāji ir pārtrauktā līnija, nepārtrauktā 2009. gada rādītāji, kā jūs redzat, atšķirības starp abām līnijām nav īpaši liela. Mēs līdz ar to neesam panākuši īpaši lielu virzību. Nu, kā jūs redzat, tad ir ļoti daudz darba darāms. Nu, un mūs visvairāk satrauc tieši tās grupas, kas atrodas ļoti tālu no šīs te līnijas. Tātad cilvēki vecuma grupā no 65 līdz 74% ir tie, kas ļoti rēti pieslēdzas internetam, ļoti rēti strādā internetā. Nu, tad šiem cilvēkiem mums vajadzētu vērst savas aktivitātes. Ekonomiski neaktīvie, tātad cilvēki, pensionāri, tātad ir arī tie, kuriem vajadzētu šīs te iemaņas nodrošināt. Bet, jūs redzat arī, ka šeit tātad arī vecāku gadu gājumu cilvēku pamazām sādzēni. Šos te rādītājs. Jūs redzat arī dzimuma atšķirības, tātad šajos te rādītājs. Daudz, kas mums vēl ir jādara datorprasmju iekļaušanas un iemaņu veicināšanā. Visas varbūt neminēšu no šīm aktivitātēm, bet pievērsīšos tikai svarīgākajām. Mēs gribētu nodrošināt to, ka digitālās prasmes un iemaņas kļūst par vienu no Eiropas sociālā fonda prioritātēm, lai sociālā fonda ietvaros tika atzīts, ka šīs te iemaņas ir viens no fundamentālajām pamatiemaņām, kas nepieciešams, lai būtu darba tirgu, būtu nodarbinātam, kas tad ir galvenie uzdevumi, ar ko tad arī strādā Eiropas sociālais fonds. Tātad, tas ir pirmais uzdevums. Trešais uzdevums ir visnotaļ līdzīgs, tātad digitālo prasmju un iemaņu iekļaušanu prioritāro sarakstā, tātad jaunu iemaņu un nodarbinātības programmā. Tātad jaunajās darba vietās būs nepieciešami tātad ļoti augsti IKT prasmes iemaņas, bez tādām nebūs iespējams iegūt darbu. Tāpat tās arī publisko sabiedrisko institūciju mājaslapu pieejamība, tātad ir viens no mērķiem, ko mēs nospraudām Rīgā. Protams, ka šīm sabiedrisko institūciju, valsts pārvaldes institūciju mājaslapām jābūt pieejamiem visām sabiedrības grupām, īpaši tiem, kam šīs te ikdienas pieeja nav. Tāpat tās ir arī nepieciešams veicināt nacionālo politiku šajā jomā, tātad lai nacionālā politika pastiprinātu Eiropas politiku digitālo prasmju iemaņu veicināšanai un e-apmācību veicināšanai. Tātad, kur mēs dodamies, es jau izstāstīju, kur mēs atrodamies, bet kur mēs dodamies, tātad mēs pieņēmām šo te programmu 2006. Rīgā, mēs ļoti labi vēl atminamies šo te tikšanās reizi, kad mēs nolēmām šo te politiku, bet kopš 6. gada ir pagājuši 5 gadi, un tas, ko mēs esam iemācījušies, tas, ka viss ir atkarīgs no iesaistīto pušu iniciatīvas, aktivitātes un spējas sadarboties. Šeit mēs nekādīgi nevaram neko komendēt, šeit iniciatīvā jānāk ir no pašas apakšas, un tāpat tās arī nepieciešams īstenot dažādas sadarbības tīklus, kā piemēram Digital Champions vai National Platforms, šī digitāli pionieri, jeb nacionāls platformas, lai sasniegt rezultātus, un šīm iemaņām ir jābūt arī cilvēkiem vajadzīgām. Tas ir tas, ko mēs esam secinājuši, realizējot dažādas pasākumus. Tātad ir nepieciešams sniegt šīs interneta izmantošanas prasmes, bet prasmes, kas var reāli noderēt cilvēkiem. Un tas, ko es arvien vairāk saprotu, ir tas, ka mēs visi arvien vairāk saprotam, ka informācijas komunikācija tehnoloģijas nepieciešams nodarbinātībai, darba iegūšanai un strādāšanai.